Ja, Musik. Alle warten auf das Licht. Fürchtet euch nicht. Die Sonne scheint mir aus den Augen. Sie wird heute Nacht nicht untergehen. Und die Welt zählt laut bis 10. Scheint mir aus den Händen, kann verbrennen, kann euch blenden. Wenn sie aus den Fäusten bricht, legt sie Eis auf das Gesicht. Sie wird heute Nacht nicht untergehen. Und die Welt zählt laut bis 10. Bricht, legt sich Eis auf dein Gesicht, legt sich schmerzend auf die Brust, das Gleichgewicht wird zum Verlust, lässt sich hart zu Boden gehen und die Welt zählt laut bis 10. Pagaidiet, es sapratu filmē. Es vēl nebiju gatavs filmēt, bet, nu, es pucējos tā. Kā jau es jūs teicu, gribēju iepazīstināt ar mūsu jauno biedru studentu, mākskaldītājas profesijā, Andris Ciliņš. Es gribētu piebilst, es vairāk esmu kā malku cirtējs apvienojumā ar aikido cīņas mākslas savienojums ar ciršanas mākslu. Tas apmēram izskatās šādi. Haijā! Skatieties, un tagad rādīs kā cirst malku. Nu, pirmais dublis. Ņemsim tā vairāk tādu malkas pagali. Nekaunieties, viņš nespīst. Kas ir tāda, kā lai saka, vairāk sarežģīta pēc savas uzbūves. Viņa ir apaļa, un tas nozīmē, ka ar viņu cīnīties būs ļoti grūti. Jā. Bet es domāju, es jums to parādīšu, kā tas notiek dzīvē. Paņem malā iepriekšējo. Mēram, tas paņem nost visu lieko, lai nekas netraucē. Jā, kas var traucēt, var radīt traumas. Traumas var paslīdēt un cirvis galvā. Tad abi saprīt. Firma Aikido. Jā, uz mani lūdzu. Nu, tā pievērtīsim uzmanību mūsu skaldītājām. Tad viņš ir gatavs bēgt. Kājas stadija galvenā ir. Un
Un galvenais, pats svarīgākais šajā visā ir kustības virziens uz leju. Smid pēc mīzel čurām. Un ir. Un ir progress. Un ir. Progress. Un ir. Pēc tam mēs, kā jūs redzat, jau ielādēt kravu, krāmējam kravā un nesam uz fitnesa klubu. Un tas viss, protams, notiek tikai ar mūsu noslēgtās firmas līguma, kā es teiktu, firmas zīmi. Jūs zinātu, kā mēs pieradinām savējos pie darba, mēs jums pēc tam nodemonstrēsim, kāda viņiem nāk pārdzīvot slodzi, ļoti smaga dzīve viņiem. Viņi vairs nespēja patslāpt, ir ne hanteli, ne paši savās rokas. Labi. Kā mēs viņus pieradinām pie augstuma, būtu jūs redzējusi. Jā. Skatieties, pie augstuma tiek pieradināti šādi. Izsūtam ārā, tā ir metās rāpus, guļus, un tad Un tā mēs viņus pieradinām pie augstuma. Bet viņiem tas ļoti patīk. Un mūsu jaunais fitnes dalībnieks varbūt vēl kādu sižetu parādīs no mūsu trenežieru grupas. Ko jūs mums varētu parādīt vēl? Kā mēs visu šo jaunu uztaisam no īstajiem vīriem. Kā ļoti rodas īsti vīri. Skatieties, pievērsiet. Tas notiek šādi. Andri. Tā. Rociņi 90 grāda leņķī. Lūdzu. Tiek uzlādēta krava. Tas ir ļoti fizisks, smags darbs. Jauki ar vien smagāk un smagāk. Un kā jūs varat manāt, var arī turēt uz vienas rokas, jā? Es aptuveni darbojos kā fiskars flips. Sākumā mēs visi turējām uz 2 rokām. Bet tā kā mēs jau, un mūsu direktors ir ļoti pieredzējuši šajā jomā, mēs pieņemam bezmaksas pakalpojumu, mēs apmācam jaunos māknešanā, ciršanā. Pie augstuma pieradinām viņus. Jā, augstums ir ļoti labs. Un kalnā kāpšana Andris vēl varētu nodemonstrēt. Šeit ir mūsu tā malksgrāda, kur mēs mācām jauniešu kāpt kalnā. Jā, mēs nākam vēlāk vēl. Mēs braucam ar pirmo kravu iekšā. Nu tad ejam. Jā, redziet kāds augstums. Pilnīgi puisim puņas jau notiek. Pilnīgi zobs izskatīs no augstuma ir. Jā. Labi, ejam. Pirmā krava tiek aiznest. Tā, es domāju, neiesim pa ierasto ceļu, jo var sanākt nelaimes gadījums. Ir slidīgs ceļš. Un mēs, es domāju, šeit ABC neveiksim. Labi, ejam. Iesim apad ceļu. Tas vēl galvenais ir ieiet pareizi pa durvīm. Ja nepareizi tiek ieiet, var kravu izgāties. Mēs labi vēl. Šī aiziet uz istabu. Tas viss te bija. Šito ainu gan labāk nerādīt cilvēkiem, kā jau mēs iepriekšējā filmā nospriedām, mūsu telpas pārējais nevajadzētu publicēt pārējais. Jā, šo materiālu vajadzētu izņemt no šīs reportāžas, jo tad var sanākt ļoti tāds starpgadījums. Mums vēl, kā lai saka? Mums uznāks sanitārā inspekcija, un tad var slikti beigties viss mūsu biznes. Var beigties ļoti bēdīgi. Paldies. Pēc 5 minūtes turpināsim nākšo. Paldies.